daudz tiek runāts par Rīgas un Pierīgas sadarbību. Saka, Andra, kā tu to redzi? Es domāju, ka viennozīmīgi pēdējais brīdis mums apsolīt vēlētājiem un gan rīdzniekiem, gan mārupiešiem, kad mēs esam gatavi un spējīgi sadarboties, jo tās sadarbības iespējas mums kā blakus esošām pašvaldībām ir visplašākās. Tas ir sabiedriskais transports, visticamāk arī kanalizācija, jo visi zina, ka mēs nododam savu kanalizāciju centralizēto pa Eiropas milzu līdzekļiem apgūto Rīgai šobrīd, Rīgas ūdenim. Ja. Es domāju, ka mums būtu vērts pieskarties arī izglītības un pirmsskolu izglītības jautājumiem, jo mēs zinām, ka Mārupē pietrūkst vietas. Savukārt Rīgā ir iespējams kaut kāds cits risinājums, kur nav tik liels noslogojums skolām. Ja. Tā kā mums ir priekšā visplašākā sadarbība, varbūt mēs varam nedaudz ieskicēt, ko mēs katrs kā redzam, bet iepriekš tā sadarbība nav diezko labi veikusies. Un es redzu, ka mums ir visas iespējas šobrīd uzsākt eleganti sadarboties. Jā, manā ieskatā būtu ļoti labi panākt svarīgāko vienošanos par Rīgas satiksmi, par iespējām Pierīgas pašvaldībām piedalīties tās kapitāla daļās, līdz ar to arī plānot kopīgi maršrutus, tāpat arī piedalīties šī uzņēmuma uzturēšanā un atbildībā. Manuprāt, tas ir tas, ko mēs varam efektīvāk izdarīt kopīgi. Un savukārt par šo ūdens saimniecības jautājumu, tur es atkal saredzu iespēju, ka mēs varam droši sēsties atkal pie galda un runāt tālāk par iespējām paplašināties, par pārējām nepieciešamajām lietām, jo starp citu arī Rīgā ir šādas vietas, kur nemaz nav pieejams Rīgas ūdens un viss nav tā izrietošais. Bet savukārt par skolēniem un izglītības pakalpojumiem es to saredzu tā, ka mums ir savstarpēji norēķini, kur pašvaldības, kam tātad ir vairāk jauniešu, kas vēlas doties uz Rīgu mācīties, tad vienkārši ar šiem savstarpējiem norēķiniem arī norēķinās par pakalpojumu. Ja es pareizi nolasīju atbildi, es domāju, ka mums nebūtu jāsteidzās šobrīd jaunam sasaukumam ar jaunas skolas būvniecību. Jo, ja to ar savu pieredzi redzi un būsi mērs, kad skolas jums nemaz tik pilnas nav, salīdzinoši 10-15 minūšu braucienā tālumā, tad varbūt tā ir tā iespēja, kā mēs varam sadarboties arī ar skolām. Es domāju, ka droši to var darīt, jo jau šobrīd pastāv šie savstarpējie norēķini, ka mārupieši brauc uz Rīgu mācīties, un mēs šo praksi varam turpināt, jo ir skolas, kurās, protams, kļūst mazāk bērnu ar gadiem, tad šīs skolas pamazām kļūst tukšākas. Un tad līdz ar to mēs varam uz šo aglomerācijas rēķinu, kas ir izveidojies kāds bērni, kam ir nepieciešams šis izglītības pakalpojums, to var droši nodrošināt Rīgu. Jā, sadarbība mums jau, protams, notiek arī šobrīd. Gan mārupieši brauc uz Rīgu, uz Bandārzu, gan uz skolām, gan rīdznieki brauc īpaši uz šeit pat netālu esošo ģimnāziju, jo noteikumi ir eksāmenu kārto, kurš nokārtot, tas arī tiek iekšā. Bet es kā mārupietis šobrīd, protams, gribu to laust, jo mārupiešiem mums nav vietas. Mums pašiem nepietiek vietas. Tad ir labi, ka skola iet uz reitingu, uz rezultātu, bet ja mums šobrīd pusi nav mārupieši, tad es domāju, tas ir tāds sāpīgs jautājums, ka mēs nevaram prioritāri domāt par citiem, bet pēc likuma jādomā par savējiem. Un tāpēc tieši arī es tādā maigā formā saku par iespējamo sadarbību. Ne? Bet sadarbību tieši arī ar Rīgas ūdeni, es saprotu, ka kaut kur mistiski ceļ šobrīd tieši kaut kādas komisijas saimā, kaut kādas darba grupas. Un mums iekšienē bija strateģiskā darba grupā jau runa par iespēju, kad mēs domājam sadarboties ar Rīgas ūdens, sapludināt to sijā. Varbūt līdz tevīm tāda informācija nav nonākusi šobrīd, bet kurš viņu ko perina, rosina, kādos līmeņos. Un es domāju, ka tā ideja varbūt nav peļama, kad viņi ir atbalstāma, kad attiecīgi
mēs varam arī veidot kopīgu sijām. Es vispār esmu par šo, kad ja ir kādas kopīgas saimniecības, tad es neredzu problēmu, ka arī attiecīgi citas pašvaldības piedalās gan zaudējumos, gan priekos, gan bēdās kopīgi. Šeit es neredzu lielu problēmu, bet kur manuprāt, ir nepieciešamība, Rīgā gan ir augošas tieši latviskās apkaimes, kur šīs izglītības iestādes ir novecojušas un ir nepieciešama gan remonti, gan arī jauna izglītības iestāžu būvniecība. Tā kā es redzu šeit iespēju sadarboties tādā veidā, ka, protams, jūs mārupieši var droši doties mācīties uz Rīgu. Ko mēs varam solīt par sabiedrisko transportu? Respektīvi, tas ir gan arī visiem arī konkurentiem programmās un nenoliedzam mēs arī paši apzināmies ar savu jau šīs dienas pieredzi, kad pēc novada apvienošanas mums ir jānodrošina, kad novadnieks no Piņķiem tālajiem, no salīdzinoši līdz šejienei, no Mārupas līdz Piņķiem atpakaļ, līdz Salas pagastam un attālākiem pagastiem, viņš nevar nekādā veidā šobrīd nokļūt. Un mēs Mārupē domājam par jaunu sabiedriskā iekšējā transporta izveidošanu. Jau izpildu varēja jau sākt strādāt pie iespējamās stratēģijas virzieniem. Bet prātīgāk taču būtu izmantot tās Rīgas satiksmes iespējas, pagarinot maršrutus un attiecīgi nefinansējot vēl kaut kādu jaunu sijā. Ja tādas iespējas ir, tad mēs liekam priekšā arī izpildu varēju un kolēģiem, sadarbības partneriem, kad ir vairākas iespējas, nevis mēs ākli pērkam autobusus un mēģinam atkal dotēt līdzīgi kā Rīga, kad šeit ir vajadzīga rūpīga analīze. Varbūt, ka mēs sadarbojamies ar Rīgu un tas mums ir izdevīgāk, lētāk, vai taisam jaunu, paši savu, un vienlaikus domājam, kur remontēt un uzturēt. Vai tas ir faktiski visvienkāršākais ir ārpakalpojums, kur var piedalīties arī Rīgas satiksme vai jebkurš privātais, atbilstoši konkurencei normatīviem aktiem. Tā kā principā ir uz ko tiekties, un man ir milzīgs prieks, kad es šodien jau redzu iespēju sadarboties ar Galvaspilsētu, jo 4 gadus nostrādājis es ik uz soļa, reizi mēnesī atgādināju vadībai, taču runājiet par tiem krustojumiem, runājiet par ieliņām, par sadarbību, par satiksmi, un liekas, ka tas tā kā maz interesanti, ir vieglāk pateikt nē. Lai gan es jūtu, ka Rīgā ir tāda birokrātija, ka katram ir sadalīts, un tas, kas atbild par satiksmi, laikam īsti nejaucās citos lauciņos. Protams, Rīga ir milzīga saimniecība, un to būtībā viens cilvēks nav spējīgs visu iznest. Tas vienkārši nav fiziski iespējams. Tāpēc ir sadalītas jomas atbildības, bet es neredzu problēmu sadarbībai arī pie tā, ka ir sadalītas jomas. Man prieks to dzirdēt. Tad jāsaka tā uz sadarbību, jā? Uz sadarbību. Paldies.